Sveicināti vēl vienu reizi. Esam šodien jau 3. daļā Sokrāta jautājumi, stresa situāciju un stresa radošu jautājumu ideju apvaldīšanai, savaldīšanai un labākai dzīvošanai. Un šodien mums jau ir 3. daļa, tātad pirms tam jau mums ir 2 citi video, kurus iespējams jau esat noskatījušies. Ja? Šodien mums ir perspektīvas maiņa attiecībā, tātad kā mēs skatāmies uz konkrēto situāciju, mēs cenšamies uz viņu paskatīties savādāk, no cita skatu punkta, un arī meklējam alternatīvas variantus. Tātad mūsu jautājumi ir šādi. Un atkal ņemam savas kladītes un burtnīciņas, noteikti. Un jautājam, mums drukas kļūda ir gadījusies, kāds pozitīvs iznākums varētu izrietēt no šīs situācijas. Un atkal meklējam pozitīvo. Un atkal nevajag pieturēties pie viena, atkal parušinam savas smadzenītes, un domājam, kāds varētu izrietēt, kas vēl varētu. Un pat, ja viņš liekas, šis risinājums, iznākums liekas pilnīgi neticams, fantastisks, pilnīgi no citas realitātes, teiksim, no mēnesis, ja? Tik un tā, izrakstam ārā. Un domājam, varētu taču arī tā notikt, vai tā. Jo vai tad mums nav bieži dzīvē tā gadījies, ka mēs gaidām kaut kādu vienu iznākumu, un beigās viņš iznāk kaut kāds pilnīgi cits. Un domā, varēja arī tā, vai tad tā drīkstēja? Ja? Drīkstēja. Lūk, un tātad tālāk. Kā šī situācija varētu man palīdzēt kļūt stiprākam un gudrākam? Protams, šis jautājums prasa diezgan lielu saņemšanos pašam sevī un spēku iekšējo prasa, ja? Bet kā man palīdz kļūt stiprākam? Iepriekšējā daļā minēju metodi par uzrakstīt visas savas uzvaras dzīvē. Jo galu galā visas situācijas, visas grūtības, kam mēs esam gājuši cauri, tās ir uzskatāmas kā mūsu uzvaras, jo mēs esam izdzīvojuši. Un mūsu smadzenes arī to uztver kā tādu izdzīvošanas stratēģiju, jebkuru pat arī negatīvās lietas uztver kā izdzīvošanas scenārijus. Bet tajā brīdī, kad mēs uzrakstam tajā mūsu kladītē, mūsu žurnālā, mēs izrakstam mūsu izdzīvošanas uzvaru laika līniju, teiksim tā, ja? Sākot jau pat no bērnības, viss sarežģītās situācijas. Es domāju, šo jau es arī varu. Viss taču ir labi, viss ir izdzīvots. Un kļūt stiprākam un gudrākam, un noteikti ir jāizdara secinājumi. Bieži vien vairums no mums nekādas secinājumus neizdara. Un tālāk turpinam rulēt ierastajā ritmā un neņemam vērā nekādu mācību. Un ejam tālāk, vai ir kāds aspekts šajā situācijā, par kuru es varētu būt pateicīgs. Kaut ko jaunu iemācamies un vienmēr pateicīgs. Un par pateicību ir jārunā īpaši un atsevišķi, jo pateicība mūsu smadzenēs rada ļoti komfortablu sajūtu, izdala arī laimes hormonu, un tajā brīdī, kad es esmu pateicīgs, tas nozīmē, ka arī mūsu smadzenēs atbrīvojas atkal enerģija risinājumu rašanai. Kā rezultātā ir ļoti svētīga prakse ieviest pateicību. Un citi iesaka pateicību vakarā praktizēt, piemēram, vakarā pirms gulētiešanas, piemēram, neskrūlēt telefonu mobīlo, bet ieviest sev praksīti.
10 minūtes padomāt, kas ir noticis šajā dienā, un kas ir labs noticis šajā dienā, un pateikt, jā, paldies, bija laba diena. Jā. Starp citu, arī varam atzīmēt, ir tāda Ho'oponopono metode, havajiešu, iesaku uzmeklēt, kur arī ir liela daļa pateicībai veltīta. Bet varbūt par to arī atsevišķā video kādā brīdī parunāsim. Un kā es uz šo situāciju skatīšos, kad es būšu to pārvarējis? Tas ir tas pats, asociējas ar vienu jautājumu iepriekš. Kā es uz šo situāciju skatīšos pēc gada vai pēc 5 gadiem? Kā es uz viņu skatīšos? Es, teiksim, šo jautājumu praktizēju, jo īpaši arī pēdējās dienās, jo pieņemu liels un svarīgus jautājumus. Un tad, kad es sev uzdodu šo jautājumu, kā es uz to skatīšos, kad es būšu pārvarējis, man ir pilnīgi vienalga. Man iestājas tāds, ka vienkārši ir jādara. Lietas ir jādara, un tad arī viss. Iestājas pilnīgi neutralitāte, apņēmība un tāda skaidrība, ka vienkārši ir jādara. Jo galu galā, kā mēs zinām, raizēšanās, stresošana, kas būs un kā būs, kā būtu, ja būtu, neko nelīdz. Un tikai mūs ieveda aburtajā lokā, no kura pēc tam ir diezgan grūti tikt ārā. Un ejam uz nākamo jautājumu. Ja es noņemtu savas emocijas no šīs situācijas, kā tas izskatītos? Var jau būt, ka tas izskatīsies pilnīgi absurdi. Ļoti iespējams. Bet arī, tāpat kā jau nescik reizes esmu teikusi, arī šos jautājumus vajadzētu būtu optimāli izrakstīt mūsu iemīļotajā kladītē. Esat jau iepazinušies ar manu kladīti. Tā, un ejam tālāk. Nākamie 5 jautājumi. Tā. Un par kontroli. Vai tad es te varu kaut ko kontrolēt vai nevaru šajā situācijā? Ļoti iespējams, ka nevaru. Bet ja nu tomēr. Un varbūt es tomēr varu darīt visu, kas ir man iespējams, manā rīcībā, visi instrumenti, ko es varu darīt šajā situācijā. To es varu izdarīt. Es nevaru kontrolēt laika apstākļus. Es nevaru kontrolēt zemestrīci Grieķijā, kur es šobrīd atrodos. Es nevaru. Bet es varu atsevišķas lietas kontrolēt. Un viena no tām lietām, ko es varu darīt un kontrolēt, ir sava attieksme un darbs ar sevi un darbs ar šiem jautājumiem. Un atgriežoties pie konkrētās situācijas, kas mums rada stresu, ja es varu kaut ko mainīt, es to mainu. Jā, ok, tas ir ļoti, ļoti labi, ļoti svarīgi. Un tas, ko es nevaru kontrolēt, jāpieņem. Jāpieņem, ka ja ārā līst un es iziešu, es salīšu. Jā. Un viss. Un nevajag tērēt savu nervu, savus psihikas enerģiju, savu smadzeņu enerģiju uz raizēšanos par lietām, ko es nevaru mainīt. Un kādu stāstu es stāstu sev par šo situāciju? Interesanti ir tas, ka mēs, protams, katrs stāstam sev iekšējos stāstus, jo, kā citi saka, mums ir iekšējais mērķis, kur visu laiku domas ņemās un vārās, ja? Un tas ir arī mūsu iekšējais stāsts. Es visu laiku atrodos iekšējā dialogā ar sevi, un man ir iekšējais stāsts. Un man ir jāsaka, ka es arī tagad joprojām turpinu sevis transformāciju un eju terapijā. Un man jāsaka, ka pēdējās nedēļas laikā vai 2 es atklāju savu iekšējo stāstu vēl vienu tādu slānīti. Jo tad, kad mēs ejam terapijā, tas nenotiek tā
bam, viss notīrījās. Viņš ir tā kā sīpoliņš, iet pa vienai kārtiņai. Un es pēkšņi man it kā atvērās acis, un es skatos ārprāts, tas stāsts, ko es sev stāstu. Man viņš nemaz nepatīk, bet es esmu tik ļoti saugusi ar to, ja? Un tāpēc ir svarīgi iet terapijā, atrast speciālistu, pat mainīt speciālistus, atrast un lobīt pa vienai kārtiņai, jo tās pārliecības un tas stāsts, būtībā mūsu pārliecības veido to mūsu stāstu, ja? Tas nosaka mūsu dzīvi. Un tad, kad tajā brīdī, ka mēs viņu tā atveram un paskatāmies, kungs, kas tas ir vispār? Kā tas ir iespējams, ja tas iekšējais stāsts? Fantastiska pieredze. Sevi ieraudzīt tādā attālinātā. Tātad, kādu stāstu es sev stāstu? Fantastiska pieredze. Un vai es varu izvēlēties citu stāstu? Būtībā te ir runa par to, ja es atrodu to savu stāstu, ko es sev stāstu. Es kāds tur nabadzīņš vai kas tur, ja, cietējs, upuris, vai es varētu izvēlēties kaut kā savādāk. Un būtībā ceļš uz atbrīvošanos no šī varbūt kaut kādā ziņā nepilnvērtīgā stāsta ir viņu apzināties. Un tad tu apzinies, un tad jau paverās un tiek meklēt jauni scenāriji. Un kādā brīdī tu vienkārši skaties, kā ir mainījusies mana dzīve, jo mans stāsts iekšējais ir mainījies. Ko stāstu es sev. Vai mana reakcija ir samērīga ar notikumu nopietnību? Te arī ir jautājums. Vai ir samērīga reakcija? Jo, protams, gadās, ka mēs esam pēkšņi iestājies kaut kādu situāciju un vienkārši es esmu šokā un mana reakcija ir pārspīlēta. Vai arī tieši otrādi. Bet, protams, šajā gadījumā mēs runājam, ka mums reakcija droši vien ir pārspīlēta, sakāpināta, neproporcionāla notikuma nopietnībai. Un pēdējais jautājums šajā sadaļā, šajā nodaļā ir, kāda doma man sniegtu lielāku mieru šajā brīdī. Un vai es varētu šai domai izvēlēties noticēt? Vai es izvēlos noticēt? Jo ļoti daudzas lietas ir tieši, ka mēs izvēlamies kaut ko darīt vai nedarīt, un arī strādāt ar savām domām un viņas pieņemt vai nē. Tā. Atkal ļoti daudz vielas pārdomām un rakstu darbiem. Neslinkojiet. Ņemiet to savu burtnīciņu un rakstiet pa vienam jautājumam, bez steigas, jo kā tur ir tas teiciens? Lēnāk brauks, tālāk tiksi. Šajā gadījumā tiešām šie jautājumi tiešām šajā situācijā tiešām ir jāievēro šis princips. Lēnītēm strādājam un labus rezultātus, lai interesanti. Un uz tikšanos nākamajos video.